Nekā, kad nav vairs nekā, es vēlos tev nodziedāt. Dziesmu par laimi, kas nāk, kas negaidot nāk, un paņem aiz rokas mūs. Dziesma par laimi, kas būs. Kaut kā tā nogaudoju es šo te skaņdarbu, nenosodat pārāk stingri mani par manu dziedāšanas prasmi. Ļoti iespējams, ka tieši šī dziesma šodien skanēs vienā no ģērbtuvēm. Ja būt pilnīgi precīzām, tad Rubenes ģērbtuvē. Viņiem patīk šo te dziesmu atskaņot, to es zinu. Kāda dziesma skan parasti Lekrings ģērbtuvē? To es diemžēl nezinu. Ierakstiet komentāros, kāda dziesma parasti skan Lekrings ģērbtuvē pēc uzvaras. Un ļoti iespējams, ka arī tieši šī dziesma skanēs šodien Lekrings ģērbtuvē. Bet Rubenes ģērbtuvē visdrīzāk, ka skanēs tieši šī, kuru es tikko labi vai slikti nogaudoju līdzi. Tā kā tā, mans draugs, es dodos uz Kocēniem šodien jau pēdējā spēlē. Masters gaida, Talsi gaida pavisam drīz lielie fināli arēnā, un mums šodien ir jānoskaidro, kas tad stāsies pretī Masters un kas stāsies pretī Talsiem. Braucam, jau pavisam drīz mēs visu noskaidrojam. Gāžam. Nekā, kad nav vairs nekā. Šekur, mans draugs, mēs esam klāt. Lēnā garā soļojam uz Kocēnu sporta namu. Reku, tur jau komanda sildās. Nezinu, kas tur darās tagad ģērbtuvēs. Man liekas, ka ļoti saspringta atmosfēra. Visi ir motivēti, visi ir gatavi. Šodien būs karsta cīņa. Reku, pat pašvaldības policija ir gatava. Visi jau ir gatavi. Visi jau ir gatavi kaut kam lielam, nopietnam un lielai spēlē. Gāžam iekšā. Mans draugs, ja būtu pilnīgi godīgam, tad man gribās pasēdēt un pabaudīt spēli, bet gribās kaut ko tev arī parādīt. Tev. Un arī tev. Pilnīgi visiem, kas skatās šobrīd, un visi, kas ir salikuši laikus un padalījušies jau ar šo te video, man priekš jums visiem gribās parādīt to, kas notiek šeit, cik šeit ir krūta atmosfēra. Draugi, jā, ir krūta. Ne jau tāpēc, ka man ir jāpasaka kaut kas labs, bet tiešām ir kruta. Mans draugs, zini, ko var just? Var just to, ka abas komandas un līdzjutēji ir riktīgi noilgojušies pēc arēnas. Ļoti noilgojušies pēc arēnas. Visi līdzjutēji ļoti grib tur nokļūt un vēlams finālā. Ko, mans draugs, 1-0, Ruben izvirzās vadībā. Pagaidām ir līdzīga spēle, jāsaka. Gan abām komandām, gan vienai, gan otrai labi momenti. Pirmo sanāca realizēt Rubeni. Skatāmies, ar ko atbildēs Lekrings. Pulvers ir, tāpēc gaidam atbildes arī no Lekringa. Pilnīgi noteikti pārliecinās, ka tās būs. Būs daudz. Abām komandām. Tā, nu čau. Kā var tevi godāt? Mani sauc Artūrs. Roberts. Ļoti patīkami, Robert. Robert, par ko tu šodien esi? Es esmu par skaistu floorballu, bet noteikti par Lekringu. Par Lekringu, jā? Pats tas arī no Cēsīm vai? Nē, vispār es nāku no Staubes, bet ņemot vērā, ka Lekringā spēlē ļoti daudz izbijušie pārgājuši spēlētāji, tad jāpaliek pie saknēm. Skaidrs. Cik ļoti pietrūkst šodien šie divi spēlētāji, kas nevar spēlēt? Tas ir domāts par Īsmani un Puriņu. Jā. Nu, protams, pietrūkst Toma pieredze
un arī tā Edgara Jauda, bet mazliet var just, ka viņi nav laukumā, bet kopumā ko darīt, jāiztiek, ja nav. Cik tas noraidījums Edgaram bija tāds godīgs, negodīgs, kā tev šķiet, nezinu? Nē, teorētiski plecs bija izvirzīts, vai ne? Bet, jā. Tur var spriest, vai viņš mēģināja izvairīties no vārdsarga vai nē. Jebkurā gadījumā, ko nu vairs izmainīs. Jā, kā ir, tā ir. Ok, labi, kā ir vispār šī spēle, kā tev viss šī ažiotāža, kas notiek tribīnēs šodien? Tribīnēs atmosfēra ir vienkārši apbrīnojama. Bet jaudīgi. Jā, jaudīgi. Es negaidīju, ka būs tiešām tik pilns tribīns, bet ko citu var gaidīt, ir pusfināls, ir 7. spēle. Daudzi sportovēji tiešām ir ko pamācīties no šiem te pusfināliem. Jā, ok, skaidrs. Kā tev šķiet, ko mēs varam šodien sagaidīt beigās? Noteikti ātrāku spēli. Es ticu, ka Lekningu neapmierina šis rezultāts, viņi noteikti dzīsies pēc vārtiem. Līdz ar to vairāk ātrie pretuzbrukumi, bumbiņas kustība. Jā, interesants spēle, galvotne turpinājums. Jā, vai ne? Ok, un par arēnu, ko teiksi? Būs šogad Masters vai nekāds? Kā tev šķiet? Skatoties, vai kā spēs kāds Masters spēlē, apturēt? Grūti būs, bet tā ir viena spēle, tā nav sērija. Tā ir viena spēle, kā Čeki sagatavosies tai pēdējai spēlē, pēdējai cīņai, pēdējās emocijas. Un jā, vienā spēlē viss var notikt. Ok, skaidrs, labi, skatīsimies, kā ies. Super, paldies tev vēl. Paldies. Tā, čau. Pastāsti, kā tevi sauc. Mani sauc Artūrs. Man sauc Rihards. Rihards, ļoti patīkami. Rihard, par ko šodien? Protams, ka par Rubeni. Rubeni no bērnības, jā? Protams. Kā tev šī atmosfēra patīk klausies? Brīnišķīgi. Bet krūta, vai ne? Bet ideāli. nenormāli. Krūta. Es biju tik patīkami priecīgs to visu ieraudzīt šodien. Pilnīgi tā kā pats tūlīt tieši laukumā. Klausies, no taviem, kas spēlē šodien Rubenē? Man no taviem džekiem, viss tavēji, jā? Ok, cik ļoti Rubenē ir sailgojusies pēc arēnas? Nereāli. Jau vairāk gadu pagājuši, es vairs nevaru izturēt. Jā. Laiks pagājis, viss arēna. Skaidrs. Ok, labi, ko teiks šodien par spēli vispār? Es teikšu, ka šobrīd izstāst, ka mums ir iniciatīva. Pagaidām ir iniciatīva. Bija pāris bīstami pretuzbrukumi no Lekringa, bet es domāju, ka būs viss jāturpina tieši tāpat, kā ir iesākts, un būs labi. Kā ir par šiem diviem spēlētājiem, kas nevar spēlēt, piemēram, labi, tur Edgars Puriņš, kas nav šodien spēlē, kam sezona laikam ir beigusies, cik saproti, jā? Jā. Kā tev, ja būtu viņš, varbūt, kā būtu? Mēs varam tā spriest, kā būtu, ja būtu. Es uzskatu, ka tur nav īsti viens spēlētājs, tur ir šādās spēlēs ir komandas spēle. Tur var spēlēt jebkas, bet ja būs komandas spēle, tad būs labi. Tad būs viss, ne? Skaidrs. Ok, kā tev šķiet šogad Masters kāds varēs apturēt, ne? Rubeni, protams. Protams, ka Rubeni. Ok, skaidrs, Džeki, novēlēšu veiksmi. Paldies. Tā, čau! Kā var tevi godāt? Mani sauc Artūrs. Juris. Droši turi tuvāk. Juris. Jā. Juri, pastāsti, no kuras puses tu, par ko tu? Es esmu no Valmieras puses. No Valmieras puses. Es par Rubeni. Jā, skaidrs, kāpēc loģiski? Tāpēc, kad, kā zinām, pārsvarā jau šeit ir Rubens fani. Jā. Skaidrīt. Tā mazāk. Bet arī diezgan daudz atbrauc, ne? Kožās arī fani. Jā. Skaidrs. Galvas, lai nekož apkārt. Tas nav aizliegts. Bet arī var, jā, vai ne? Okay. Jā. Skaidrs, stulbs joks no manas puses. Tā, pastāsti kaut ko par spēli. Kā tev vispār atmosfēra? Kā tev šī sērija? Vai trillers. Vai ne, bet krūti? Ir trillers, tas ir krūti. Jebkura 7. spēle florbolā vienmēr ir ļoti krūti, jo skatīties to cīņas par abām komandām, abas grib tikt uz arēnu. Abas ir sailgojušies pēc arēnas, vai ne? Tieši tā, un atmosfēra ir gaužām Fani ir sailgojušies, jā. Laba. Cilvēki fano braukā. Ko es esmu pamanījis, ir... Tas ir mans vīzija. Te arī, tās 7 spēles ir, bet tas arī ir dēļ soģiem, dēļ tiesnešiem. Pastimulē tā bišķi, jā. Ir kas tiesneši tur tā kā ne tā. Jā. Ir kas tiešām arī skatās skrupulozi un izvērtē spēli un ļauj spēlēt gan fizisku, gan
gan baudām spēli. Baudām spēli, jā. Tieši tā. Ok, uz arēnu dodies? Jā. Kurpes ir Uzlakots, gatavotas, ir jā. uzlakots. Šņores izgludinātas, Tieši viss ir, tā, jā, viss viss būs. kārtībā. Ok, labi, kā tev šķiet, ir kāda komanda, kas var stāties pretī Masters šogad? Jā, Sanāks fināls? viennozīmīgi. Ruben. Būs? Tu tā kā uz otru pusi. Viss kārtībā. Tas ir labi, jo Viss kārtībā. es saku, ka Ruben. Bet būs Ruben, jā? Jā, viennozīmīgi. Skaidrs, ok. Viņi arī ir manā uzturē pelnījuši, skatoties regulārās spēles, atbraucot, skatoties, sakojot Būt tai līdz, finālā, jā? Es domāju, ka viennozīmīgi šī 7. spēle, es domāju, ka arī rāda, zin kā, nebūs laika Rubenai apskatīties, izvērtēt, izskatīt video materiālus, bet manā uztverē viņi to jau ir sākuši darīt jau pirmslaicīgi. Es domāju, ka viņi arī būs sagatavojušies. Tas laiciņš ir mazliet mazāk ulbra, kā zinām, pašlaik var atpūsties, atjaunoties. Rubenai būs bišķi vairāk uz to atjaunošanos jāiesprings, bet es domāju, Labāks tonus būs. Labāks tonus, kā lai saka, rokas būs arī stingrākas, siltākas, jā, bumbiņi turēsies pie lāpstiņas, viss būs baigi patīkami. Vai ne? Jā. Super, ok, paldies tev liels, gāžam skatīties. Laižam. Krūta atmosfēra, man Es tik domāju, ļoti ka patīk. aizraujoši pēdējie divi puslaiki būs baudāmi. Man jums ir sliktas ziņas, ja jūs šodien neesat kucēnos. Tiešām. Jo šeit ir tā pārpildīts. Nenormāli, tiešām krūta atmosfēra. Mazākā kvadrāta metrs ir aizpildīts un ir labi. Tiešām krūta nākas florbolu, tieši tā. Atbalstam florbolu. Tieši tā. Nu, ko, mans draugs, intriga! Lekrīgs vienas vārdas atspēlē un aiziet! Kā teica viens repa klasiķis Ģirds Rozentāls. Un aiziet! Mans draugs, lai arī kura komanda uzvar šajā sērijā, es uzreiz gribu pateikt paldies abām komandām. Nav svarīgi, kura uzvar. Protams, ka tas ir svarīgi, bet nav svarīgi. Lekrings, Rubene, paldies jums par šo sēriju, gan sēžot divānā, gan būdam šeit. Es tiešām esmu priecīgs, kad es varu kaut ko tādu redzēt klātienē vai pa teļuku. Ļoti krūta sērija, paldies tās arī skatītājiem. Ļoti krūta sērija. Paldies jums liels abām komandām, skatītājiem visiem. Paldies! Nu ko, mans draugs, kaut kā tā šobrīd izskatās 2-2. Es taču teicu, kad viss vēl būs. Es taču teicu, kad viss vēl turpināsies. Bounce! Viss notiek, mans draugs. Lekrings ir spēlē 2-2. Mans draugs, viss ir nobloķēts. Ja arī kaut kas nav nobloķēts, tad tas tāpatās ir nobloķēts. Lekrings visu nobloķē. Jā, pagaidām no Rubenes vairākuma nekas nav sanācis. Tas jau ir beidzies un Lekrings ir pilnā sastāvā. Tā, nu čau, kā varu tevi godāt, pastāsti? Pēteri, mani sauc Artūrs, ļoti patīkami. Pēteri, pastāstīja, kas notika otrajā trešdaļā, kāpēc viņa nebija tāda, kā gribējās Rubenei. Vai, es nezinu. Nedaudz tiesneši. Bija, Bija, jā. Bija, Bet, spēle ir spēle. Spēle. Ok, labi, ja tu būtu treneris, tu iedomājies, tagad esi treneris, galvenais treneris Rubenei. Tevi palaiž tagad ģērbtuvēs, ko tu pateiktu džekiem, lai viņi sagriez spēli kājām gaisā un uzvarētu? Vai.
Ko, puiši, mēs visi mākam. Tā tik turpināt. Tā tik turpināt. Nu, klausies, ja turpinās tā kā otrajā trešdaļā, tad, sūdi būs. Nē, Jā, pasaka kaut kas tāds. Rubens spēlētāji māk spēlēt. Viņi Tas, zina, kas tādā jādara, ja? brīdī neiet, tas nenozīmē, ka viņi nemāk spēlēt. Viņi zina, kas jādara, ja? Viņi zina, kas jādara. Ok, labi. Nav tāda lieta, ko nevar pārvarēt. Viss var pārvarēt. Vai ne? Purviņš ir malā. Višķiņ spēlētāji var drošāk justies uz laukumu, neviens nesitīs mani. Ok. Skaidrs, labi, kā beigsies? Kā beigsies? Jā. Grūti teikt, bet, tā kā man redzat zeltains krekls mugurā, tā kā cerams par Viss būs okiņās, jā? Viss būs, cerams, labi, jā. Skaidrīt, ok, paldies tev liels un skatīsimies spēlē. Paldies. Tā, čau, kā var tevi godāt? Mani sauc Artūrs. Mani sauc Signe. Ļoti patīkami, Signe. Signe, pastāstīja, par ko tu šodien esi? Par lekringu. Par lekringu, jā? No bērnības jau, jā? Jā, jo man kādreiz tur spēlēja draugs pirmajā līgā. Kādreiz spēlēja, un tu tāpatās arī turpini, jā? Jā. Skaidrs, ok, nodod draugam sveicienus. Kā viņu sauc? Ritvars tur maliņā, viņš kādreiz spēlēja pirmajā līgā. Skaidrs, ok. Kāpēc vairs nespēlē? Ritvar, kas notika? Laiks. Skaidrs. Laiks ņem savu, skaidrs. Ok, labi. Kā tev šodien spēle, kā atmosfēra? Interesanti, ļoti interesanti. Es godīgi sakot, florbolu spēlē esmu šāda veida tik lielā otro reizi. Jā. Un, ir iekšā tāds bišķiņ. Vai ne. Uz arēnu arī brauksi? Nē, diemžēl man ir cits pasākums, bet, ja tiktu, tad noteikti brauktu. Skaidrs, ok. Kā tu vispār spēlē? Pastāstīji nelielu analīzi no tevis par šo spēli. Pirmajā periodā noteikti, ka Rubena ņēma virsroku, bet otrajā periodā jau Lekrings paņēma visu savās rokās. Un cerams, ka tā būs arī trešajā periodā. Skaidrs, tagad ģērbtuvēs. Ja tu būtu galvenais treneris, ko tu teiktu puišiem tagad? Viņi visi sēž tādi sasvīduši, tavā priekšā sēž tādi saguruši, un tu tādi iznāc priekšā un tagad sāc runu kaut kādu teikt. Ko tu teiktu? Tā tik turpināt, ļoti labi. Ok, tas arī der. Turpinām turēt visu savās rokās un viss būs labi. Viss būs okiņās, super. Ok, gāžam skatīties. Paldies tev liels. Paldies. Ko mans draugs, trešā trešdaļa, ļoti iespējams, ka tā ir izšķirošā šodien. Vismaz šodien. Jāatzīst, ka spēlē ir tā, ka Lekrings partnera iniciatīva un jāatzīst, ka viņi bija otrajā labāki. Viņi bija labāk realizēja savus momentus un vairāk bloķēja laikam, kā man likās, pretinieku, gan vairākumu, gan arī pārējos momentus. Kā ies trešajā trešdaļā, to nu redzēsim. Kam vairāk būs spēka, kam vairāk būs enerģijas, motivācijas, emociju un visu skatīsimies līdzjutēji dzen komandas priekšu. Skatāmies, kas stāsies pretī Masters. Mans draugs, bet te bija tukši vārti bija, kā viņš netrāpīja. Rezultāts ir 4-2. Lekrings vadībā. Izmantoja video atkārtojumu Rubene un bija jāņem viņš, nebija jāņem viņš. Grūti pateikt. Pēc kara, kā saka, gudri dirst, nav malku dzirst. Bet mans draugs, paņem video atkārtojumu, nebija un bija jāspēlē mazākumā un Lekrings realizēja 4-2.
atcerētos, kad pēdējo reizi Lekrings bija finālā. Bet jūs to zināt, ierakstat komentāros, kurā gadā tas ir bijis. Jā, Masters pret Lekringu. Būs interesants fināls. Es ceru, ka pietiks spēka, emociju pēc tik garas sērijas Lekringam. Jā. Nu, kā tā, man draugs. Redzēsim, kā ies Rubenai cīņā par 3. vietu. Arī vajadzētu būt ļoti interesantai spēlei. Un tiekamies visi arēnā Rīgā. Jā. Tiekamies arēnā. Jau pavisam drīz komandas gatavojamies. Un Artūr arī gatavojas. Un visi gludinam šņores, pucējam kurpes un zīmējam plakātus un tiekamies visi arēnā Rīgā. Taču apsveic pirmkārt jūsu komandu ar uzvaru, ar tikšanu lielajā superfinālā. Ar ko šodien Lekrings bija krūtāks šajā sērijā, ar ko viņš bija labāks? Noteikti aizsardzība, es domāju, visas sērijas garumā. Jo tur nav nekas daudz jādomā. Es domāju, visi zina, ka uzbrukuma potenciāls Rubenai ir daudz lielāks un Džeki ir ļoti meistarīgi, bet mums ir pareizā galva tam kaklam, kas saliek visu tur, kur vajag. Un tā, šodien arī Džeki nomauc kārtīgi. To bloķēto metienu bija daudz. Jā, daudz vidus redz, un Ruben arī daudz centās atrast, bet vidu neutralizējām, un es domāju, tā arī tā galvenā panākuma atslēga šodien. Jā, ok. Vai pietiks emociju lielajam finālam pēc tik krūtas smagas sērijas? Es domāju, ka mēs jau esam šo sezonu pierādījuši, ka mums ir tāda lielā tačka aizmugurē ar emocijām vēl, tā kā mēs tāpat iesim uz priekšu un turpināsim. Lai Rīga saturās. Ok, es nezinu, kāda dziesma jums skan ģērbtuvēs pēc uzvaras. Kāda tā ir? Nav? Mēs tikai pēc arēnas izdomāsim. Ok, skaidrs. Ok, tiekamies arēnā. Lai veicās. Paldies. Paldies. Tā, čau. Jā, kā sanāca, tā sanāca. Pastāsti lūdzu, ar ko, kas pietrūka, nezinu, šajā sērijā, vai ar ko Lekrings tomēr bija beigās bišķīt labāks? Kas bija tas, kas pietrūka šajā sērijā, lai tiktu lielajā finālā? Jā, es nezinu, varbūt no sākuma sacerējāmies, varbūt nav starpība, gluži izvilkāmies apakaļ 3-3. Šo spēli mums bija labs noskaņojums, bet jā, Lekrings jau arī nav nekāda muļķi. Manai maiņai personīgi likās, ka ir mazliet atkosts. Kārtējo reizi mēs nemetam iekšā, kļūdamies. Un otrais periods atkal, jā, mēs pirmo periodu beidzām 2-0. Parunājam ģērbtuvi, viss kārtībā. Uznākam uz otro periodu un nevar saprast, kas īsti notiek. Jā, tas arī pārsvarā viss. Bet Džeki Maloči. Jā, tiešām gribētu pateikt paldies liels gan Lekringam, gan arī jums par tik krūtu sēriju. Paldies liels, Džeki, kad iedevāt šis tik daudz emociju visiem skatītājiem. Man gan sežot dīvānā mājās skatoties, gan šeit būdams. Ļoti, ļoti krūta sērija. Paldies jums, Džeki, un tiekamies arēnā. Un, jā, tā mēdz būt. Grūti piemeklēt īstos vārdus, tā kā tā. Džeki turās un veiksmi. Paldies. Paldies. Tā, nu čau, tu esi diezgan leģendārs cilvēks. Jā. Tā, par ko tu šodien biji? Par Rubeni? Par Rubeni. Bet lielajā finālā tu būsi? Pa Ulbruku. Mēs jau vienreiz tevi rakstījām interviju, jā. Tu biji par Ulbruku, jā. Toreiz bija pret Valmieru. Jā, tieši tā. Un kā būs šoreiz stāsti? Loģiski, Ulbruku uzvarēs Lekringu. Klausies, būs tā, ka pietiks Lekringam emociju, pietiks visa pēc tik krūtās sērijas. Nebūs. Nevarēs apstādināt Masters neviens? Nevarēs. Lekrings neapstādinās. Ulbruku uzvarēs un labāk, lai uzvaru Ulbruku nekā Lekrings. Jo? Ko tev izdarīja Lekrings? Man neko, bet pēc šīs sērijas bija ļoti daudz VAR. Ļoti daudz. Tas, protams, nepatīkam, bet, ja viņiem patīk, tad jā.
Un, manuprāt, viņi spēlē nesmuki tā, kā vajadzētu spēlēt futbolu. Kaut kas bija tāds, kas nepatika, ja? Jā, nu, tā spēles stils tāds. Nepatika man, jā. Ok. Labi, nu ko tu gribētu Rubenai novēlēt pēc tik grūtas sērijas? Redzu, ka džekiem grūties, redzu, kad ir asaras acīs arī skatītājiem. Tiešām bija krūta sērija. Labākais. Paldies. Paldies. Paldies, Lils. Jā. Nu, Rubenai, protams, 3. vietu. Jā. Kā nekā. Nu, kas arī ir garantēta. Manās acīs. Domā? Garantēta. Būs arī, jā? Tad Talsiem ir varianti, nav? Nav varianti. Nav. Nu, klausies, mēs redzēsim, cik liels orākuls esi, jā? Jo principā tu noteici 1. un 3. vietu, jā? Nu, jā. Skaidrs, redzēsim, cik liels orākuls tu esi. Nu, loģiski, 1. vieta Ulbraka, 2. Laikrings, 3. Rubenai, 4. Talsi. Tā arī būs. Jā, ok. Tas ir, nu, redzēsim. Žēl, ka tā, bet, nu, tā būs. Lai piedod meitenes, jā? Tieši tā. Ok, skaidrīte. Nu, paldies tev arī par interviju. Arēnā būsi? Protams. Būsi, tas labi. Ok, tiekamies arēnā, foršu weekendu, foršas brīvdienas un tiekamies arēnā. Čau! Tieši tā. Čau! Nu, ko, mans draugs, spēle ir noslēgusies asaras tribīnēs, prieka asaras laukumā un superīga sērija, kas šodien beidzās Kocēnos ar Lekrings uzvaru viņu tikšanā lielajā finālā. Paldies liels vēlreiz abām komandām, viņu līdzjutējiem. Tiešām bija nenormāli kruta sērija. Jā. Es saku vēlreiz, gan sēžot divānā mājās, man ļoti patika skatīties, gan arī būdams šeit. Rubenes mājvietā Kocēnos man arī ļoti patika gan atmosfēra, gan viss notiekošais apkārt. Jā. Tiekamies arēnā. Tiekamies. Čau. Tā. Fica coisas quando vê-se assim.